Vēl joprojām ir jūnijas. Visi bļauj, ka vasaras nav. Nu, vispār jau vasara sākās pēc 21. jūnija. Nu, tā kā šobrīd pasaulē valda hausa enerģija, tad rēķinieties arī ar hausu. Man šodien bija cilvēki no Jēkabpils un jautāja, ko tā Latgale izdarījis, ka tik slapšs. Nu, Jēkabpils tā kā sēlī, jā, bet viņi ar to slapjumu dabūt. Un kā tad jums Kurzemē tik smuki? Varbūt kurzemnieki ir šarpāki, necenšās tur tā pielīst un ielīst. Man patika, klausījos Rēdera raidījumu, kad viņš intervēja Dzintaru Rābiķi. Es ar to kungu vienā skolā gāju, viņš pāris klases augstāk. Un tad viņš stāsta, ka viņš ar savu dzīves biedri bijuši Latgalē, un tur tā runātāji dialektā. Tas ir dialekts, tā nav valoda, kāpēc Nostūrī ir savādāki vārdi un ļoti daudz krievu vārdi. Un tad arī televīzijā viņi runā, lai gan pārējā Latvija runā oficiālā valsts valodā. Bet tikko tai pašā Latgalē blakām uzrodas krieviski runājošais, tūlīt latgalieši pāriet uz krievu valodu. Kādi patrioti! Pēc uzvārdiem spriežot, so patriotu Rīgā ir ļoti daudz, tāpēc jau laikam tā Latgale tāda tukša. Bet tie, kas tur ir palikuši, tie tiešām ar tiem var lepoties. Labi, sliņķi un dzērā ir visur, gan Kurzemē, gan Zemgalē, gan Vidzemē, gan Rīgā vēl vairāk. Tādas fruktas jau izaudzināja. Tos fruktus var saukt par homos sovietikus, jo toreiz jau gaidīja, kad liks strādāt. Līdz pusdienu laikam varēja sēdēt un pīpēt un gaidīt, kad vadonis kaut ko liks darīt. Pašiem tak nebija smadzenes jākustina. Jā, tie, kas centās, kaut vai puķis audzēja un bija dārzkopu biedrība, kurā es no bērnības jau darbojos, tos sauc par spekulantiem. Bet spekulants jau ir tas, kas pērk un pārdod, nevis tas, kas pats rāda un smagi strādā. Tā ir milzīgi liela atšķirība. Un tad jau vēl, protams, kur stāstīja tiem nabadzīgiem, kas ienāca pie viss gatavu 40. gadā, 45. gadā vēl vairāk, jo tad jau pilna Rīga bija ar labi aprīkotiem dzīvokļiem, bet viņi bija tukši, jo īpašnieki bija projām trimdā. Arī mana ome, arī tur iegāja. Pilnīgi sveši cilvēki pie viss gatavu, apmēbelēt, tās pašas drēbes. Dažs labs vēl tagad tur dzīvo. Bet ko tad viņi saka, viņi mums kultūru atveda? Jā, tā kultūra dzert ar tējas glāzēm, to gan atveda. Jo līdz karam mums bija spicglāzītes, un tās glāzītes kādam jau vēl aiztērušās no omes laikiem. Gan bija tā mode, kad vajag kaut ko citu tur apindzelētu ar odziņām un puķītēm, tad jau cits vienkārši met ārā tās spicglāzītes. Citiem ir palikuši. Tā ir piemiņa no pagātnes, arī no tās kultūras. Nebija raksturīgi latviešiem dzert no pudelēm un no tējas-glāzēm. Un tagad latviešiem būs jāmācās vispār nepiedzerties, ja gribam, lai šī valsts pastāv un lai tie bērni dzimtu. Var jau neskādas pabalsts palielināt, bet ja nav, kas viņus rada, kur tad dabūs? Visi nevar. Visiem nemaz nav iespējas. Tātad mums jārūpējas par tiem, kas mums ir te, šeit un tagad, gan izglītība, gan veselība, un pamats jau ir laimīgs cilvēks. Un kas ir laimīgs cilvēks? Tas, kas uz darbu iet ar prieku, kas vakarā var aizmigt bez miega zālēm, tāpēc, ka kārtīgi strādājas. Kas prot pasmieties par sevi, tas arī ir laimīgs cilvēks. Nelaimīgs cilvēks ir tas, kas apvainojas un aizvainojas par katru sīkumu. Un nelaimīgs cilvēks ir tas, kam patiesība nepatīk. Cilvēki nav jaukas būtnes. Palasiet grieķu mītus, tur cilvēku īpašības ir ļoti skaisti aprakstīts, un mēs arī tādi esam. To pierāda mūsu vēsture.
un vēsturi gan vajag zināt. Tad ir daudz mierīgāks prāts, jo vēsture atkārtojās. Protams, ka mums būs atmoda, jo mēs esam pelnījuši. Mēs esam bijuši pacietīgi, mēs nekliedzam, nebļaujam, mēs nemētājamies ar dūrēm, ar dakšām un izskaptīm. Nav jau 5. gads, ir 21. gadsimts, bet mēs skaidri drīkstam apzināties, kas mēs esam, kādas ir mūsu tiesības un galvenais, kādi ir mūsu pienākumi. Lai šais svētkos jūs atcerētos, kas ir jūsu pienākumi, un tad jūs zināsiet, kādas ir jūsu tiesības. Ja pienākumus nepildat, tiesību nav. Es nerunāju par visiem, bet tiem, kam tā ir. Man ļoti patīk jaunā paudze. Viņi grib zināt, un es varu pastāstīt. Un tāpēc man viņi ļoti patīk, jo viss jau ir ļoti vienkārši. Līdz šim mums ir ārkārtīgi daudz sarežģīts. Runā un neko nepasaka, un tie tur, viņi pat uz jautājumu nespēja atbildēt. Viņi mulst. Nu šobrīd samulsuši ir ļoti daudz, gan dzīvnieki, gan cilvēki. Bet tas jaunais laiks ir klāt, un atpakaļ ceļa nav. Nu tad, lai jums izdodās, izdzert tīru glādu ūdentiņu, papardzes varbūt nemeklējiet to ziedu, jo to ērču ir daudz, un jums vēl vajag to laimeslimību. Nu, ja jūs nopērkat to ultraskaņas aparātiņu, tad jūs varat, bet tad diez vai jūs sameklēsiet papardzes ziedu. Tas aparātiņš var kaut kur izbirt. Nu, vispār jau bērnus vajag radīt ģimenē. Nevis pļavā. Lai jums izdodas, lai tiem, kam sirdī mīlestība, nu lai top tā jūsu jaunā paudze uz priekšu. Bet vispirms vajag mīlestību. Lai dzīvo mīlestība. Atā?